Tukšā svētku noskaņojumā Gulbenes novads Šķieneros ieradušies sadarbības partneri klienti no visas Latvijas un ārvalstīm, jo Combine Service svin savu 20. gada jubileju, tāpēc neizpaliek labi vēlējumi, apsveikumu un atmiņas stāst par ražīgi izdzīvoto laiku. Ar muzikālo sveicienu priecē aktieris Varis Vētra, pasākumu vada Kaspars Upacies jeb UFO, atraktīvajā sadaļā plašs spektrs visai ģimenei. Atliek tikai vien kā ņemt dalību. Par mīlestību arī gādās, bet finālā svētku tortē. Mums tiešām prieks ir, ka tāda svētki ir, un es domāju, ka šis ir tas viens no tiem retajiem gadījumiem, teiksim, varbūt mūsu novadā, kad cilvēkiem ir iespējams nepastarpināt iepazīties ar tehniku, un kā lai saka, te ir pilnīga atklātība un absolūta tehnikas izpēte līdz pašam smalkumam, un neapšaubāmi Vasilija Ivanoviča tīri personisko ieguldījumu, tāpat Zintras Medvedjevas ieguldījumu. Te nevar, kā lai saka, varbūt pat mēs varbūt pat īsti to nenovērtējam, cik liels ieguldījums tieši viņu personiskais laiks, iniciatīva, darbs, lai izveidotu šo uzņēmumu tāds, kāds viņš ir tagad. Jo īstenībā es jau kā vietējais cilvēks zinu no pašiem sākumiem, kā te viss mazpamazām ir veidojies un kāda tehnika bija, teiksim, 20 gadus atpakaļ un kāda ir šodien. Un tādēļ jau arī šie klienti te nāk. Katrs zemnieks atbraucot, izvēloties tehniku, šeit var pamācīties, kā ir jāuztur kārtība visapkārt. Šeit Gulbenē ir viens no nedaudzajiem, kādreiz lauktehnikām, nedaudzajiem, kuras ir saglabājušās. Un es gribu teikt, ka tā ir Zagoruika kunga personība, kas saglabā un attīsta Combine Servisu, kas ir šobrīd pazīstams visā Latvijā, ne tikai šeit Gulbenes pusē, ar 16 filiālēm un traktoriem, kas ir daudz saimniecības un kombainiem, un jaunākiem kombainiem, kas viņu rokās. Tas ir piemērs godprātīgām darbām, 20 gadus šādi nostrādāt, šādu kolektīvu izveidot. Šādu kolektīvu un arī paņemt to, kas ir saglabājams, un uz tā bāzes veidot, neiznīcam neko, bet veidot jaunu, tas ir, es domāju, tas ir strādīgi gudra cilvēka pamats, un te mēs redzam to. Un kolektīvs, kas ir izveidots, ģenerāla direktora Zintra Medvedjeva, viņa strādā, kā man teica, šajā vietā jau 3-5 gadus. Un visi citi, kā man stāstīja Zagoruiku kungs, kolektīvs, viņš var balstīties uz jebkuru, un viņam nav jāatkārto, un viss tiek izdarīts, un kopā viņam ir šeit ap 80 un visā Latvijā 200 cilvēki, kas strādā, es gribu teikt, lielāko cieņu par to, ka tiek saglabāts un attīstīts Latvijas laukiem uzņēmums. Katra novada lepnums un gan pilsētas, gan novada agrāk rajona ir uzņēmēji un cilvēki, kas dara šo grūtāko darbu, veido mūsu ražošanu un neapšaubāmi Gulbenes un agrāk rajonā, tagad novadā, tas ir Combine Service, tas ir MTZ Service. Vienmēr sakot, tas ir Vasilijs Zagoruiko, kurš šo vezumu velk. Paldies viņa aktīvai palīdzēja Dzintrai, kura ir palīgs visos šos darbos. Ir prieks šodien paskatīties, kā šis uzņēmums ir sakopts, kā viņš joprojām strādā, kādi strādā cilvēki. Ir cilvēka mūžs, cilvēka darbs ieguldīts, un es vēlreiz tikai varu pateikt paldies liktenim, kad viņš mūsu novadā tādu Vasiliju Ivanoviču Zagoruiko ir iesūtījis, un kurš te ir iesakņojies, kurš ir īsts mūsu cilvēks. Un paldies viņam par šo te darbu, par darba vietām, kuras viņš dod cilvēkiem. Paldies par visu to, ko viņš dara. Ļoti daudz cilvēku pasaulē, kuri saka tā, tā kā kombainis kā pērk, es tev tik naudu, tu man pretī tādu kombaini, es tev tik naudu, tu jau tādu. Mīlestība arī kā gribas tā, tagad es tev to un tu man to, bet izmā ir otrādā. Jo cilvēks vairāk it kā spēj pats dot, jo viņš bagātāks kļūst, tā varbūt, jā? 3, 4. Bet kamēr vien tev acis mīl, nekad vairs mājās neies viena mana sirds. Visu cieņu MTZ servisam, kurš ir izgājis cauri šim laikam, kurš ir noturējis šo uzņēmumu, saglabājis un attīstījis. Tehnikas asociācijā ir 26 šādi uzņēmumi, un jāsaka, ka MTZ servis ir viens no lielākajiem uzņēmumiem, kurš ir arī Tehnikas asociācijā. Man šķiet, ka Zagoruiko ģimenei ir šī cieņa pret to vietu, kurā viņi dzīvo, kur viņi strādā.
viņiem ir tāda īpaša tiešām darba kultūra. Un jāsaka, viņu vērtība ir arī ģimene kā tāda. Manuprāt, viņi visi kopā dod lielu drošības sajūtu tiem cilvēkiem, kas šeit strādā. Un jūsu rīcībā ir vesela stunda laika. Mēs šobrīd esam mainījuši savu to taktiku. Mēs braucam pie cilvēkiem, un tāpēc esam šeit klāt, kur vēl joprojām cilvēki tie, kas šeit ir, un arī tie, kas arī mūs dzirdēs. Nordejā, Valmierā, brauciet, runāsim, lauksaimniecības tehnika un līzings mums arī ļoti patīk. Ir bankai sagatavots speciāls pārsteigums, ko dzirdēsiet pašās šī pasākuma beigās. Tā kā ir mums viens pārsteigums, un lai paliek vēl joprojām intriga, mēs to neteiktu. Varbūt atklāsim, jo tāpēc, ka skatītāji jau mazliet reizes vēlāk. Tieši pie kredīta izmaksas banka dāvinās 50% atklājumu. День клиента. У нас в гостях представитель многих заводов-производителей. Это Россельмаш, это завод Воронеж-Сельмаш, который представляет комплекс машин зерноочистительных, и другие. Хороший период года. Перед уборкой мы еще раз взвешиваем наши возможности и учитываем пожелания наших покупателей, что надо сделать, чтобы наш потенциальный покупатель чувствовал более комфортно. Нынешний год – это для комбайн-сервиса год юбилейный. И тогда стоял вопрос, как и чем убирать хлеб. Да, рушится союз, никаких централизованных фондов не будет. Как можно помочь той ситуации нашим аграриям? Как можно дать возможность убрать урожай? В те сложнейшие периоды 1992 года мы получили огромный кредит доверия от наших аграриев. Поверили? Доверили. И вы знаете, я вам скажу, что я до сих пор плачу за это доверие. Я ценю. Ничего не может быть дороже, чем кредит доверия. Нам сегодня представилась уникальная, счастливая возможность продемонстрировать нашу технику на базе нашего дилера «Комбайн-сервис». В том числе одну из наших новых моделей – это зерноуборочный комбайн «Торум» 760 7 класса производительности. Это уникальная машина, которая впервые на рынке Латвии. Мы показали ее нашим потенциальным потребителям. Есть предварительные договоренности о том, чтобы эту технику продемонстрировать в работе на полях Латвии в убор сезона. Скоро будет такой шоу, маленький комбайн-шоу. Да, также у нас есть мысль о том, чтобы наша компания приняла участие в этом шоу. Обязательно показала все наши возможности, все наши достоинства в сравнении с другими производителями. И уверена, что у нас будут отличные результаты. Все-таки 20 лет, юбилей. Это действительно очень значимое событие. В частности, Россельмаш работает с комбайн-сервисом уже половину из этого срока, не менее. Мы горды тем, что у нас такие долгосрочные и прочные отношения. Конечно же, можно пожелать и компании «Комбайн-сервис», и нашим всем клиентам процветания, успехов, хорошего урожая и всего самого мира в семьях, всего самого лучшего. Šodien ir arī parādījies pirmais kombains Latvijā. Tas ir rotora kombains, tas ir Torums. Tieši tāpēc arī šodien mums ir no rūpnīcas cilvēki, ir tirzniecības speciālisti, ir tehniskie speciālisti, kas var konsultēt un apspriest visas būšanas un nebūšanas, kas ir ar jebkuru tehnikas vienību. Papildus tam, jūs jau redzējāt, mums te ir arī izstādīti, kombaini, kas varbūt iepriekšējos gados Mums tas parks visvairāk arī interesē skatītājs un visi tavu saimnieki, kuri atbraukuši visam ģimenēm šeit. Jā, protams, jebkuram laukos dzīvojušam cilvēkam ir jāzina tehnika, kāda bija 10, 20, 30, 50 gadus atpakaļ. Mums izdevās šodien uzstādīt šeit kombainu SK3. Noteikti vecākai paaudzei tas ir pazīstams kombains, tos ražoja Rostovā pie Donas. Šis ir viens no tiem retajiem modeļiem, kas ir saglabājies. Paldies Spalvas kungam, ka viņš ir saglabājis šo kombainu. Viņš ir ejošs, rūcošs kombains,
kas var darīt arī visus darbus, kas viņam paredzēti. MTZ servis iznāk tā kā drusci jaunāks brālis kombaina servisam. Tieši tāpēc arī viņam ir jāpiedalās šajās dienās. Viens traktors to jautājumu nevar atrisināt. Šodien ir vajadzīga tehnika, piekabināmā, uzkarināmā un dažāda tehnika, ar ko var darīt darbus. Mums ir graudaugi, zālāja sēklas, rapši, zirņi, auzas, mieži, kvieši, rudzi. Spektrs plašs. Šis traktors ir sevi pierādījis, ka uzticams darba zirgs, ja ir sevišķi tie mazie traktori, MTZ 82, ko viņus sauc, viņi ir uzticami, rezerves daļas ir lētas un apkopes ir lētas. Сервис tepat blakām. Nekādu nav проблему. Компания «Комбайн Сервис» 20 лет – это, конечно, прекрасный срок для становления компании. Это тот период, когда происходит созревание и уже получаем готовый результат сотрудничества с этой компанией. Мы довольны работой с этой компанией. Я считаю, что на сегодняшний день 20 лет для компании – это показатель большой. Это успешной работы, хорошей репутации. И я очень рад, что через компанию «Комбайн Сервис» мы реализовываем эту технику для сельхозтоваропроизводителей Латвии. Заводу «Воронеж Сельмаш» уже более 84 лет. Мы сейчас производим полный цикл оборудования для переработки, хранения, сушки и транспортировки зерна. Я очень благодарен Василию Ивановичу Загоруйко, руководителю компании. Это достойный и прекрасный человек. Создать такую команду сегодня мало кто может похвастаться такой слаженной, прекрасной, организованной командой. За это большое ему спасибо. Спасибо как человеку. Вы обратите внимание на сегодняшний праздник. Сегодня здесь собрались люди, которые знают, которые работают с этой компанией, у которых благодарность этой компании за то, что она позволила им разрешить их вопросы, проблемы, то есть пожелания, мечты, в конце концов. Вот. И Василий Иванович – это тот человек, который воплотил в себе организаторские прекрасные способности, человеческие очень хорошие качества, умение создать такой хороший коллектив и собрать вокруг себя столько прекрасных людей. Хочу пожелать им процветания и пожелать удачи в их бизнесе, чтобы на следующий юбилей собралось еще больше людей. Vēl viena lapiņā. Bet tad nolēmjam tā, ka to velosipēdu vinnē tas, kurš ir šeit uz vietas, ja? Ja? Nevis tur kādām pēc tam. Dace Veselova. Izbrauc. Bet īstenībā tevi sauc Sarmīte, ja? Jā. Viņi paņēma visu anketas, visu prom. Šis ir ļoti labs gājiens. Vienkārši. Pieliksim Dacis pie darba. Dacis, tu vari atbraukt šurpu, lūdzu, ja? Lai tagad pastrādā bišķīt. Dace Veselova. Nē. Ideāli, jo ir Laura Puniņa. Laura Puniņa. Nu kas te notiekās tagad? Ko tu vinnēji? Pumpi. Ar 50% atlaidi, lūdzu. Tas ir pilnīgi visām bankām 50% atlaidi, vai ne, Sandi? Datums jau paliks uz ilgu laiku. Jā. Esmu laimīga un datumu tagad iegaumēšu. Tagad man interesē, no kuras puses jūs atbraucāt un kā šitāda veiksme uzreiz rokā. Es tepat no Gulbenes puisim, no zemnieku saimniecības Kalnāja. Un atnāca puisis, uzaicināja, atnāca un dabūja riteni. Bet veiksmīgs saimnieks tad būs, vai kā, ja? Bet Kalnāja it kā zināms vārds. Ar ko te Kalnāja tur dara? Jūs to noteikti zināt? Ar graudaudzēšanu. Pirms ražotājs viņu nodod eksploatācijā un tirzniecībā, iziet certifikācijas procesu. Sadarbība ar MTZ un Kombaina Servisu jau ir vairākus gadus, un caur šiem te dīleriem esam certificējuši arī atsevišķus traktoru modeļus, ko tirgo MTZ un Kombaina Serviss. Tās ir Eiropas Savienības direktīvas, kas nosaka konkrētas prasības. Kā apliecinājums noteikti ir pārdotās tehnikas apjoms un klientu apmierinātība. Un noteikti es domāju, ka tas ir tas, ko no viņiem varam mācīties un pārējie arī. Tad baigā torti un tev būs jāiet ar to lielo nāzi dalīt pareizās porcijās. Tur ir tie īstie milti, kviešu.
Nevis rūtas, bet kviešu milti. Bet mēs jau dzirdējām, ja tur ir kaut kāda, tādās šķirnes varbūt nosauc. Es esmu vasarājs. UFO ir vasarājs šķirne. Es saprotu, ka tagad viņi jau ir iesēti, ja? Jā. Un Fredim, kas tad tiek? Fredim ir, viņš ir ziemāji. Forši, tas ir baigi labi. Man patīk, kā cilvēki šeit saimnieko. Cik es esmu te otro reizi tagad esmu te, pirms kādu laiku pirms šī pasākuma te atbraucām, apskatījām, kas un kā. Tur viss kā ir sakopts, viss sakārtots, tas bizness. Veselīga attieksme pie lietām. Es domāju, ka ļoti labi, jā. Tā ejam griezt to tortu. Kombaina servisam 20 gadi, bet MTZ servis ir ar ļoti cieši saistīts ar kombaina servisu, jo pēc kombaina servisa izveidošanas tika izveidots otrs uzņēmums ar Baltkrievi, tas ir MTZ servis. Šodien kombaina servisam 20 gadu jubileja un atskatoties uz aizgājušiem gadiem, protams, it kā pilngadība jau ir sasniegta, bet šie gadi bijuši ļoti dažādi. Sākumā, protams, sevi vajadzēja pierādīt, ka zemniekiem šī tehnika ļoti nepieciešama Latvijas laukiem. Zemniekiem mēs ļoti uzticējāmies un arī saņēmām no viņiem tādu pašu uzticību. Arī šodien ļoti daudz klienti tie, kas ir pirkuši jau pirmos kombainus Ieņiseja bija pie mums. Un, protams, šodien tirgū mēs piedāvājam jau jaunākas paaudzes kombainus, tas ir Rostovas kombainu rūpnīcas kombainus. Pats jaunākais tas ir Torums, Akros un Vektors. Un šodien katrā ziņā ļoti priecīgi esam, kad ar mums kopā bija mūsu zemkopības ministre Straujuma skundze un varēja arī ar zemniekiem parunāties, viņu vēlmes izzināt, kā viņiem šodien iet. Piedalījās arī eksministris Ģēģera kungs, kas bija tieši pie mūsu uzņēmuma dibināšanas tajā laikā, jo ļoti Latvijā nepieciešami bija šie graudu kombaini. Tādēļ šodien mēs esam ļoti priecīgi, kad bija ļoti daudz klienti un bija rūpnīcas pārstāvji, varēja tikties intervijās, noskaidrot sasāpējušus jautājumus un arī kādas ir nākotnes perspektīvas. Lai kopīgi mums veicas mūsu sadarbībā, un, protams, arī sadarbībā ar mūsu rūpnīcām, lai rūpnīcas vienmēr spēja operatīvi piegādāt rezerves daļas, jo zemniekam katra minūte ir dārga par kopējo sadarbību.